Sveiki! Tev patīk šī pasaule? Es pieņemu, ka nerunā par planētu. Bet jā, man patīk šī pasaule. Bet viņa taču ir pilnīgi nejēdzīga. Pasaki, kas tev tajā patīk? Man patīk cilvēki. Man patīk, kā viņi dzīvo savas dzīves. Kaut kur dodas, kaut ko dara. Man patīk, kā bērni spēlējās un mācās. Nē, nu pasaulē nav ideāli. Bet ja viņi aizvēlās starp neko un eksistēšanu, es labāk izvēlos šo. Zini, ko es šodien redzēju? Auto avārija. Netālu no manas mājas. Bija notriekta sieviete. Šofers vienkārši nenovaldīja stūri. Es nebiju iepriekš nekad neko tādu redzējusi. Ne jau es tur nenormāli pārdzīvoju, bet uz mirkli viss likās tik stulbi. Tas bija kāds, ko tu pazini? Ko? Nē jau. Vienkārši tā sajūta kaut ko tādu redzot. Es īsti nezinu, kā es jutos. Tomēr, ja es neko tādu nebūtu redzējusi, es nejustu neko. Cilvēks tieši tāds pats kā es un tu. Ar saviem plāniem, sapņiem, atmiņām. Kaut kur devās un viss. Ja tas viss var tik viegli pazust, tad kāda gan tam var īsti būt vērtība? Tas jau nepazūd. Cilvēki, ko viņi ietekmē ar savu dzīvi, viņi atcerās viņu. Jā. Un no tā vietā būs milzīgs tukšums viņu dzīvēs. Apmēram viņi būtu laimīgāki, ja nemaz nebūtu viņu pazinuši. Nē, tas, protams, ir briesmīgi. Bet cilvēks spēj pārdzīvot tādas lietas. Tas prasa laiku. Bet beigās viss turpina dzīvot. Tu pārāk skaties uz gaišo malu. Kā var pārāk skatīties uz gaišo malu? Bļāviens. Vienkārši pēkšņi. Pagaidi, kāpēc tu domā, ka es pārāk daudz skatos uz gaišo pusi? Es tiešām nenovēlu, lai ar tev kaut kas tāds notiktu. Ja tu par to centies domāt, cik gaiši vien iespējams. Tādēļ tas tev sagraut kā ķieģeļkaudze. Nuksi. Tev, mamma, ir noticis negadījums.